Labdien! Cienītā ministres kundze, rektoras kundze, izglītības jomas speciālisti, dāmas un kungi. Man ir liels prieks sveikt jūs visus radošās darbības nedēļā RADI 2014. Britu padome kopā ar daudziem sadarbības partneriem jau 4. gadu veido radošās darbības nedēļu ar mērķi sekmēt radošo industriju attīstību un veidot starptautisku un starpdisciplināru partnerību platformu. Man ir patiesa gandarījums, ka neskatoties uz dažādiem izaicinājumiem, šī sākotnējā iniciatīva ir pāraugusi, jau var teikt, tradīcijā, kas katru gadu pavasarī kopā pulcē radošo industriju un radošas izglītības pārstāvjus, lai apkopotu idejas un domas, lai dalītos pieredzē, lai pārspriestu, kas šajās jomās ir aktuāls gan šeit pat Latvijā, tāpat arī ārvalstīs, un, protams, iezīmētu ļoti konkrētus mērķus nākotnes attīstībai. Šodien rit jau 3. radošās darbības nedēļas diena, un vakar, piemēram, notika ideju vingrotava veltīta radošo industriju attīstībai un dizaina domāšanai. Es ceru, ka varbūt kāds no jums bija klāt vai vēroja tiešraidē, bet šajā pasākumā vairāk kārt tika uzsvērta radošas un inovatīvas izglītības nozīme radošo industriju attīstībā un vispār ekonomikā kopumā. Tika runāts par to, kā skolas vide un dizains ietekmē, kādu iespaidu atstāj uz skolotāju un uz skolēnu, savukārt kā tas ietekmē mācību rezultātus. Un tika arī apskatīts viens ļoti konkrēts piemērs Saldus mākslas skolas jaunā ēka, kas ir arī saņēmusi gada balvu arhitektūrā, un tās arhitekts Miķels Putrāms dalījās pieredzē par celtniecības procesu un arī par to, kā šobrīd skolēni un skolotāji jūtas šajā jaunajā skolā. Un, ja jums ir interesi uzzināt vairāk, tad lūdzu aicinu jūs apmeklēt radošās darbības nedēļas mājaslapu radilatvija.lv, kurā būs gan vakardienas, gan šodienas, gan arī turpmāko pasākumu ieraksts. Tad ir iespēja noklausīties par to, par ko vakar tika runāts. Šodien savukārt mēs pievērsīsimies izglītības jomai. Iepriekšējos gados mēs esam runājuši par to, kas ir mūsdienīga 21. gadsimta izglītība, kas ir radošums, kādēļ ir ļoti būtiski attīstīt radošumu, kā to vislabāk darīt. Esam arī runājuši par izglītības tehnoloģijām, kas jau ir neatņemama skolas ikdienas dzīves sastāvdaļa. Šodien mēs turpināsim visu šīs iesāktās tēmas, bet mēs īpaši gribētu pievērst uzmanību dizaina domāšanai un tās lomai, uzlabojot skolas vidi un mācību procesu. Un mūsuprāt, tieši dizaina domāšana ir tā, kas mēs gribētu uzsvērt to, ka īsti nepietiek ar to, ka mēs esam tikai radoši, ka, lai iegūtu maksimālu efektu no radošuma, mums ir ļoti būtiski šo savu radošo potenciālu virzīt uz kādu konkrētu rezultātu un mērķi. Un mūsuprāt, tieši radoša domāšana kā instruments vai kā metode var mums to palīdzēt, bet par to jau šodien vairāk mūsu eksperti. Lielbritānijas ekonomika un ilgtermiņa attīstība ir lielā mērā balstīta uz cilvēka radošā potenciāla apzināšanu, uz motivēšanu cilvēkiem būt aktīviem, radošiem un izmantot savus talantus kādu ekonomisku vērtību radīšanai. Un ņemot vērā to, ka radošās industrijas spēlē ļoti lielu lomu apvienotās karalistes ekonomikā un kultūrā, kā arī ņemot vērā to, ka Britu valdības politika tiek vērsta uz to, lai veicinātu inovatīvu izglītību, mēs arī mēģinām visos radnedēļas pasākumos iesaistīt Britu ekspertus. Un šodien nebūs izņēmums, arī šodien mums būs iespēja dzirdēt 2 ekspertus no Lielbritānijas, dzirdēsim arī Somijas skolas pieredzi un, protams, pašmāju ekspertus. Britu padomei, kā jau jūs variet saprast, radošuma attīstība un inovācija veicināšana ir ļoti būtiska,
Tādēļ mēs meklējam līdzīgi domājušas organizācijas, ar kurām nospraust kopīgus mērķus un tos realizēt. Un tādēļ es gribētu izmantot šodien šo brīdi un pateikt vislielāko paldies visiem sadarbības partneriem par ieguldīto darbu un domu, lai mēs šodien varētu būt šeit un iedvesmoties no mūsu līdzcilvēku pieredzēm. Aicinu jūs izmantot radošās nedēļas sarūpētās iespējas izglītoties un veidot dažādas partnerības. Aicinu apmeklēt dažādus radu nedēļas pasākumus, par tiem vairāk var uzzināt radošās darbības nedēļas mājaslapā. Aicinu arī jūs iedrošināt savus kolēģus, kuri kaut kādu iemeslu dēļ šodien šeit nevar būt, skatīties mūsu tiešraidē. Un visbeidzot novēlu mums būt atvērtiem, novēlu mums jaunu iedvesmu, pilnu dienu. Būsim radoši. Paldies!